Nāku tevi apmīļot. Jā, droši. Daudz laimīgas. Tik skaisti izskaties šodien, Čavoli. Tu brauc mašīnā, kad Dievs runā, tu vari viņu pat taisnot. Kad esi draudzē, tu vari viņu pat taisnot. Tagad pēc dievkalpojuma mums ir sadraudzība. Čau, meite. Tā ir Līga, mūsu skaistā. Iedomāt. Beidzās dievkalpojums, un tagad mēs gaidām mūsu draugus. Viņi mums atbrauks pakaļ, un mēs kopā brauksim uz Rīgu. Kas te notiek? Nu, mēs diskutējām, kas brauks ar mums. Gabriels visu laiku kaut ko grib darīt ar manu GoPro. Nu, ņem. Kā es ņemties? Jā, tē. A tev nevar kā māmiņai? Var kā? Nē. Braucām uz Pepsi centru, iesim spēlēt bowlingu, bet sagaidīsim visus mūsu draugus. Es Marinai saku, nobučējamies. Viņa saka, nu nē. Es izskatos vienkārši resni. Es skatos, ka stāvoklis vienkārši resnes. Tu parasti šitā dari? Lēs? Jā, man nesanāk tieši, kad caurums paliek. Nē, skaties. Nu, davai. Opa. O šito pat TikTokā neredzēju. Es arī visu laiku tā daru. Spējuši man caurumi. Jā, šitais kaut kur redzēju. Un es viņu citreiz lamāju, domāju, kā viņi tā nepadomāja. Atvainojos visiem, par ko es tagad domāju. Pasūtījām ēdienu burgerīti frīdu. Mēs sagatavosim mūsu keksiņus, nopirkām viršos, tāpēc, ka šeit nebija nekā tāda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ja vēlēties vēlēšanos. Ines, tu līdz paskatīsies, ko mēs viņai uzdāvinājām. Jā, man vajag lejupielādēt. Kas tā bija? Man bija nojauta! Nopietni! Gumijas lēciens. Tev patīk? Es noteikti to izdarīšu. Mēs brauksim skatīties Noteikti es to obligāti. izdarīšu. Es apsimāk Jūliju, jo viņa bija apgāzusies. Laikam tev mīļākā. Mīļākā. A, ko te Kristaps dara? Kristap, pēc ārā. Tas nav tavs plaukts. Egila, paņem koliņu. Nē. Mēs staigājam. Kā saucās šis parks? Uzvaras parks. Viņš laikam Jā. skaitās uzvaras? Kaujies, nerkā. Uzvaras parks, jā. Oh! Vai par Annas mežģīnēm viņa saucās? Annas mežģīnes, wow! Es gribam noskaidrot, kas šīs par puķēm. Šī kā saucās? Suņu burkšķis un suņu bļoda. Negribas? Mēs 5 eiro kilogramā. Meža burkānus, negribat? Ok, gatavi? Mēs ejam Rebekai sataisīt pārsteigumu. Viņa ir pēdējā diena, kad viņa šeit strādā. Tā kā dodamies. Mēs domājam, mēs nevaram būt Rīgā un neienākt pie Rebekas. Man ir pēdējā diena. Mums viss jāatrada. Tūlīt man Rebeka uztaisīs ļoti garšīgu kokteili. Jā, mēs sāksim ar to, ka mēs paņemsim šādu te glāzīti, ko mēs saucam par kopē. Tā, lai mēs uztaisītu ļoti garšīgu dzērienu, ir jāatsaldē glāze. Mēs ieliekam Tad mēs paņemam šito te, un mēs taisīsim bezalkoholisko Garden Breeze kokteili, kur iet iekšā bezalkoholiskais džins 40. Tad mums iet ābolu sula 60. Nu čau, Raimīlas. Tad mums iet gurķu sīrups 10. Wow! Un laimu sula 10.
Okay. Tad mēs uztaisam šito te paņemam, un tas ir priekš putiņas, un mēs 1, 2, 3, 4. Tagad mēs paņemsim ledu ieliksim. Un šaikosim. Es domāju, kas tas tāds par simpātisku vīrieti ir tik labās drēbēs, Santa Malūta. Paldies! Uztaisīsim dekorāciju putiņu, ja? Okay. Nu, lūk, šeit Rebeka man pasniedza manu gardo kokteili, bija tiešām ļoti labs. Tad mūsu puiši vēl te izdomāja nedaudz padējot noslēgumā, un tad jau devāmies uz benzīntanku, iebraucām pa ceļiem, vēl pasēdējām, paēdām. Un tad jau bija laiks doties mājās, jo bija 2:30 naktī.